Jēkabpils bērni no dažādām pilsētas skolām jau 10. gadu pēc kārtas piedalījušies lasīšanas veicināšanas programmā Bērnu un jauniešu žūrija, lasot un vērtējot dažādas mūsmāju un ārzemju autoru grāmatas. Ja pirmajā dalības gadā ekspertu lomā iejutās 23 bērni, tad 2011. gadā grāmatas vērtēja 107 eksperti. Viena meitene žūrijā piedalās jau 7 gadus, bet lielākā daļa bērnu 2 līdz 3 gadus. Jēkabpils galvenās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas vecākā bibliotekāre Konstancija Dmitrijeva stāsta, ka sākumā pieteikušies bija 128 bērni, bet 21 dalībniekam tika izbeigta līguma, jo nebija izlasītas žūrijas vērtēšanai domātās grāmatas. Bērnu žūrijas darbu apgrūtina ne tikai slinkums vai pārslodze skolā, bet galvenokārt fakts, ka vajadzīgās grāmatas bibliotēkā pieejamas tikai 1 vai 2 eksemplāros. Tas apgrūtina pusgada laikā dabūt grāmatu katram vērtētājam. Šogad konkursā piedalījās 20 valsts kultūra kapitāla fonda izvēlētas grāmatas katrā vecuma grupā pa 5. Kopā ar atraktīviem vadītājiem bērni nesen notikušajā noslēguma pasākumā piešķīra grāmatām godalgotās vietas. Pirmo vietu 1.–2. klašu grupā ieguva somu rakstnieku Aino Havukainenes un Samī Toivonena grāmata Tatu un Patu ērmīgās ierīces. 3. un 4. klašu grupā bērni visatzinīgāk novērtējuši igauņu rakstnieces Piretas Raudas grāmatu Princeses Kēla un Leta kungs. 5. līdz 7. klašu grupā godalgoto 1. vietu Jēkabpils bērni devuši Džefa Kinija Grega dienas grāmatai. Savukārt 8. līdz 12. klašu grupā 1. vietu ieguvusi latviešu rakstnieces Lauras Dreižas fantastikas žanrā rakstītā grāmata Vilcenes stāsts. Vecākā bibliotekāre atzīst, ka bērnus ļoti interesē fantastikas un fantāzijas žanra darbi, kā arī piedzīvojumu romāni. Pasākuma laikā mazie eksperti varēja iesaistīties arī dažādās spēlēs un atrakcijās kopā ar pasākuma vadītājām. Bērnu un jauniešu žūrija ar katru gadu apliecina, ka arī šajā interneta laikmetā netrūkst bērnu, kuri ar prieku lasa patiesas kultūras vērtības grāmatas. Sandra Paigļkāne, Vladimirs Boltens, Vidusdaugavas televīzija.